Skaisti. Grāmata, grāmatiņa, cik jauka un mīļa ir viņa. Grāmata ciet un grāmatu vaļā, grāmata ciet un grāmatu vaļā, grāmatu atveru pasaulē vaļā. Bilžu grāmata pirmo, ko lasu, jā, ko nezinu, mamiņai prasu. Skaisti. Būs vēl nedēļa? Paldies. Paldies, mēģinājums bija ļoti, ļoti smuki. Tad arī mēs gribam pasniegt jums ziedus. Lai jums labi, lai jums ļoti labi, lai jums brīnišķīgi iet, lai jums visi labie putni katru rītu logā dzied. Lai jums skaistas, debesis zilas, košas jaukas puķis zied, un lai spožā siltā saulē nekad dzīvē nenoriet. Lai jūs savas dzīves grožus varat cieši turēt ciet, lai jums labi, lai jums ļoti labi, lai jums brīnišķīgi iet. Mēs arī tiešām no sirds jūs gribam sveikt šajā skaistajā. Jūs arī Viss, par katru vārdiņu. Lai jums arī turpināt tikpat jauki abiem. Jūs tādi brīvi skaisti. Paldies. Mēs veselīgi matūk. Paldies. Bezgal prieks un arī reizēji tā smeldzīgi prieks par to, ka tik ārkārtīgi jauki jūs mūs sagaidījāt, pieņēmāt. Viss ir tik pārdomāts, viss ir bezgal mīļš. Sāpīgi par to, ka pietrūkst kaut kas dārgs, par ko Dacīt aizzinājās vecīti. Bet reizē arī prieks, ka tur ir maza cilvēciņa un lielā meita, kas mūsu dienas dara gaišākas. Paldies jums par visiem labajiem vārdiem un vēlējumiem. Ir tā dīvaina sajūta. Man nesen apritēja 8. gadu desmits, un pašai liekas jocīgi. Es nesen Ievā lasīju, ka sievietes kaut kā diezgan grūti pārdzīvo apaļas gadu mies. Citi pārdzīvo 30 gadus. Kungs, kas nu būs, citi uztraucās 40, ko man sacīt. Man jāsaka tā, kamēr tie vēl nebija, kamēr šis cipars nebija, man likās, ka es vairāk varu, spēju, gribu, ka kaut kas man ir priekšā vairāk un vairāk iespēju un vairāk, kā saka, darāmā. Un tad pēkšņi man it kā kaut kas nogriez, tāds kā nogriezis, nu ko nu vairs. Bet tad atkal vienkārši nejauša slimība iekrit uz plecos un pie dakteres Vaļas iznāk ārstēties. Un viņi saka, jūs padomājiet, jūs te atnākat pie manis ar visām sāpēm, smaidat. Vakar es pie viņas aizgāju pēc friziera. Viņi saka, nē, jūs taču vēl izskatāties tik braša un arī jūtaties tik braši. Viņi saka, cik daudz cilvēku, daudz jaunāki, jau varbūt to nevar, ko jūs varat. Un tad es atbraucu uz mājās, vakar teicu Mārtiņus, tu tikai padomā, mēs varam un spēsim un darīsim, cik ilgi vien varēsim un ko varēsim. Un ne tikai paši savās mājās, bet arī, ja vajadzēs, arī pagastu mājā, arī labprāt piedalītos pensionāru pasākumos, un mēs visu laiku vienmēr braucam ekskursijā un vēl kaut ar vīrs gulēju uz gultas. Es tomēr Eglītes vakarā biju un visu to skaistumu tur izbaudīju. Es domāju tā, 50
mūsu kopējie gadi nav nekāds galapunkts, mēs iesim tālāk, mēs centīsimies, mēs turēsimies, mēs stiprināsimies. Bet par vienu gan es priecājos vēl īpaši, ka tādu kā mēs ir ļoti daudz. Es izlasu vakar ievā, Rīgā pieteikušies 350 gadnieki. 300. Varbūt visi nemaz nepieteicās, un 3 no viņiem ir intervēti. Un Kuldīgā nav taču gandrīz neviens kurzemnieks vai Kuldīgas novada vēstis, kurās arī netiek, kā saka, parādīti jauni, es vēl teikt jauni pāri, zelta kāzu pāri. Un tas laikam ir jūsu pirksts, ka Grīniņas kundze jau mums pieteicās uz pirmdienu. Tātad arī mūs tas sagaida. Zināt, kas man tur visvairāk priecē? Lai cik grūti laiki ir bijuši, es lasu tās intervijas ievā, atceros mūsu mazo istabiņu, mūsu pieticīgās kāzas, to, ka man nebija baltās kleitas un to, ka kurpes, ko varēja dabūt toreiz uz to brīdi, bija tādas pasmagas, un mammīte teica, tas jau gan nav labi, tā nav laba zīme, jo līgavas kurpēm būtu jābūt baltām un vieglām, tādas tās nebija. Mūsu galds varbūt nebija krāšņs un nebija arī daudz viesu vistuvākie, mani tuvinieki un Mārtiņa tuvinieki. Bet es domāju, ka mēs tāpat kā tās pārējās ģimenes neesam cietuši ne no kādas 40 gadnieku krīzes. Mums tādas nebija. Gluži vienkārši mēs cīnījāmies ar grūtībām, strādājām, pelnījām, darījām visu, kā saka, lai saglabātu ģimeni, lai būtu mūsu dienas gaišākas un labākas. Un, manuprāt, ja tagad saka, ir grūti, ir smagi, es nezinu, vai mēs pat tā runājām. Mēs vienkārši dzīvojām, jo mēs bijām laimīgi. Mēs bijām laimīgi, būdami kopā. Un šodien man piezvanīja viens ģimenes draugs un apsveic ar tādiem vārdiem, savā un sievas vārdā. Viņš saka, es apsveicu jūs ar varonību, izturēt 50 gadus laulībā. Viņiem tikai 32 gadi. Viņš saka, es padomāju, vēl jācieš 18 gadi. Es teicu, nav jācieš. Ir jādzīvo, ir jāmīl, ir jāsaprot, ir jāpiedod. Dažreiz ir jāpiedod arī. Visādi gadās dzīvē. Nav jau tikai gaišās dienas un nav jau tikai viena vienīga mīlestība. Ar laiku mēs viens otram pieslīpējamies. Mēs, kā saka, no kādas savas sliktas īpašības mums ir jāatsakās un tikai tā var sadzīvot kopā. Kāds no dzīvniekiem teica tādas vārdus, ko es gribētu ar ko nobeigt. Gadi ir dīvaini dārgumi draugs. Birst tie kā ābeles ziedi salnā. Nobirst kā ziedi, aizpurts kā putni, pazūd zilajā tālē. Bet nekas, lai pazūd. Tā kā pazūda mūsu baloniņi, ticēsim, ka tie aiznesa to skumjo, drūmo, un ka mēs dzīvosim, varēsim, turēsim un turēsimies. Un vēlreiz sirsnīgs paldies par brīnišķīgo sagaidīšanu, uzņemšanu un visu šo pasākumu. Tas bija bez gala skaists. Liels Tātad es gribu uzsaukt tostu. Mīlestībai ir 1000 paveidu, un katram no tiem ir sava gaisma, savas skumjas, savas laimes izjūta un sava smarža. Tāpēc mīlestība ir jāmācās visu mūžu, jo tā ir pasaules brīnums. Mēs pacelsim glāzi šodien par sekmīgajiem mīlestības skolniekiem, kas kopā ar to ir nostaigājuši garus gadus. Un saskandināsim glāzes, pēc tam izdzerot tās,
Es gribētu, lai jūs parakstaties mūsu viesu grāmatā ar to pamācību, kā jūs esat tik ilgi nodzīvojuši kopā, lai arī mēs varam no tā mācīties visi, kas ienāk pie mums parastā. Zelta kāzu recepti lūdzu, Jā. dodiet. Apsveic. Apsveic. Uz jums, par jums. Jā, iet man bišķiņ. Skaisti.